Mēs gribētu, lai labēja centriskā koalīcija būtu vairākumā un varētu vadīt šo domi. Savukārt šobrīd dienas vidū rēķināt balsis turp šurp, man liekas, diez vai vērts tērēt laiku. Drīz jau mēs zināsim īstos rezultātus. Cik ir jūs ievilkāt savu krustiņu? Man ir ļoti labi kolēģi, tāpēc es tā kā izturos godprātīgi pret viņiem. Es ievilku daudz krustiņus, bet tas tā kā lai paliek vēlētāju noslēpums. Kā jūs vērtējat vienotības izredzes uzvarēt šodien? Šīs vēlēšanas ir par to, vai labēji centriskai koalīcijai izdosies uzvarēt. Un tāpēc tur nav tik daudz vienotība vai nacionālā apvienība, un es arī ceru zaļā partija, cik ieņems konkrēti katrs kādas vietas, bet gan vai kopā izdosies. Un tāpēc ļoti ceru, ka šajā brīnišķīgajā dienā arī pēc sauļošanās Jūrmalā atgriezīsies vēlētāji un vēl nobalsos, jo šais vēlēšanās ir ļoti svarīgi, lai cilvēki piedalītos. Kā jūs kopumā vērtējat šā brīža vēlētāju aktivitāti? Es neesmu redzējis pēdējos procentus, jums man jāpasaka priekšā. Līdz 12. bija nobalsojuši vairāk kā 16%. Šobrīd ir 35. 35 bija pēdējais, ko es dzirdēju. Aktivitāte ir nedaudz augstāka, kā tas ir bijis iepriekš, ja nemaldos pa kādiem 2%, bet, man liekas, šīs skaistās dienas vidū cilvēki vai balsoja no rīta, vai arī, es domāju, brauks apakaļ un balsos vakarā. Sakiet, lūdzu, pēdējo laiku diskusijas varēja kaut kā nogriezt cilvēku viedokli. Kā jūs domājat, tas atstāja savu iespaidu uz vēlēšanu rezultātu? Es domāju, ka viss, gan tas, kā partijas tikās ar vēlētājiem, gan vienalga pagalmos, apkaimēs, biedrībās, gan arī diskusijas, viss jau atstāja iespaidu. Jūs nesen redzēja blakus parkam, 905. gada parkam. Sakiet, lūdzu, vai jums īpaši attieksmē, vai jūs liekat īpašu uzmanību, pievēršat īpašu uzmanību jaunatnē? Jā, jo mūsu programmā arī jaunatnē ir ļoti būtiska vieta, arī pēc šī apmeklējuma mūsu vienotības domnieki domē pašreizējā iesniedz priekšlikumu, ka vajadzētu to žogu salabot, kas tur ir briesmīgā stāvoklī. Bet jā, es domāju, ka jauniešiem ir gan svarīgi veloceliņi, lai tie beidzot būtu Rīgā. Jauniešiem ir svarīgas darba vietas, un tās ir tādas arī svarīgas lietas mūsu programmā.